Vai jums nav bijis tā, ka reizēm sēžat mājās un iedomājaties, kā tas būtu, ja ar savu māju un iedzīvi pēkšņi es atrastos pavisam citā Latvijas malā? Atveru durvis un acu priekšā ezers vai mežs. Tūlīt mēs jums parādīsim, kā tas teorētiski būtu iespējams. Uzņēmums Via S, kas specializējas moduļu mājiņu ražošanā, Latvijas tirgu ienāca pirms 5 gadiem. Uzņēmēji ražotni attīstīja Liepājas rajona Grobiņas pagastā, bijušajā padomju laiku kolhoza teritorijā. To labi iekārtoja un pielāgoja ražotnes vajadzībām, rekonstruējot administratīvo ēku un izbūvējot papildus angārus ražošanai. Attīstībā ieguldīti gan savi līdzekļi, gan 2007. gadā saņemtais Eiropas Savienības līdzfinansējums. Lai arī pirms 3 gadiem Via S spēja teju vai izpildīt katru klientu pasūtījumu, jo to bija daudz, tad jau gadu vēlāk, jeb 2008. gadā, nācās krietni piedomāt, kā izdzīvot. Tālāk gatavo produkciju sāka eksportēt lielākos apjomos nekā līdz šim. Skandināvu tirgus bijis atsaucīgs un šobrīd 75% ražoto moduļu mājiņu tiek eksportētas. Pārējās turpina iekarot Latvijas tirgu. Tā kā klientu lokā ir gan uzņēmēji, celtnieki un privātie pasūtītāji, arī viņu prasības ir visdažādākās attiecībā uz moduļu mājiņas funkcionalitāti un izskatu. Via S cenšas izdabāt visām klientu prasībām, jo nevelti uzņēmuma filozofija ir individualitāte, nevis masu produkts. Mēs strādājam un šos moduļus veidojam metāla rāmī. Tas ir tā būtiskākā atšķirība no daudziem konkurentiem, kas Latvijā strādā, ka viņi ražo tieši koku. Mēs uzskatām, ka mūsu moduļi līdz ar to ir izturīgāki, ir iespēja biežāk pārvietot, ja nepieciešamība, jo koku moduļi jūs paši saprot, nebūs iespējams 10 reizes pārvietot. Vienreiz aizdīsiet, noliksiet, un tas arī būs viss principā. 80% no ražotajām mājiņām ir industriāli objekti, jeb tirdzniecības kioski, sporta halles, kafejnīcas vai celtniecības vagoniņi. Šo moduļu priekšrocība ir izgatavošanas ātrums, lētas izmaksas, ērta transportēšana un ilgmūžība kalpošanā. Moduļus saliekot kopā gluži kā Lego klucīšus var iegūt 300, 400 vai pat vairāk kvadrātmetrus lielu objektu. Šī kafejnīca Rīgas centrā parādījusies pirms vairāk kā pusgada. Tās saimniekam bija nepieciešams ātri noorganizēt savu biznesu izvēlētajā vietā. Tālāk sekoja izvēle par labu Via S ražotajam moduļveida kioskam, kuru varēja ērti atvest un uzstādīt, vai arī nepieciešamības gadījumā biznesu pārvest citā vietā. Tikmēr šis kā atvērtais tirdziņš Ziepniekalnā pilnīgi grauj priekšstatu, ka moduļveida mājiņas ir tikai metāla buņģa. Tirdziņa kiosku fasādes apdarē izmantots alumīnija kompozīta materiāls. Gaumīgi krāsainie pārtikas kioski ir 2–30 kvadrātmetrus lieli siltināti kopā savienoti moduļi. Savukārt šī māja uz ūdens ar izturīgu metāla rāmi apakšā nokalpos līdz 20 gadiem. Kādam varbūt tā būs nākotnes iespēja biznesa attīstībai, jo māja uz ūdens Latvijā ir jaunums. To sāka ražot tikai pirms 2 gadiem. Māja uz ūdens var kalpot kā atpūtas namiņš, pirts vai laivu bāzes ēka. Bet šī pusotrastāvīgā 50 kvadrātmetrus lielā vasaras māja ar viesistabu, virtuvi, vannas istabu un guļamistabu ceļos uz Dāniju. Latvijas tirgu viennozīmīgi klients izvēlās cenu, kas spēlē ļoti lielu lomu. Ja mēs runājam, kā mēs strādājam patreiz uz Skandināvijas tirgu, tad tur klients viennozīmīgi, viņš ir gatavs maksāt vairāk, bet gala rezultāts būs kvalitīvāks. Moduļu māju ražošana uzņēmumā Via S top ciešā sadarbībā ar vietējiem piegādātājiem. Logus iepērk no Ventspils ražotājiem, koka apdares dēļ nāk turpat no Grobiņas, arī metāla konstrukcijas profili ir Latvijā iegādāti. Lai tiktu pie šādas moduļu mājiņas, sākumā top projekts. To skicē rasē un datorā apstrādā. Kad ir špikeris, pēc kura strādāt, sākas metāla konstrukcijas rāmja izveide, kas ir moduļu mājiņas pamatā. Metāla profilus atbilstoši sazāģē pēc izmēriem, tad tos sametina kopā, izveidojot kārkasu. Tad no metināšanas angāra to pārvieto montāžas cehā, kurā notiek pārējais moduļa tapšanas process. Metāla rāmis ir sasvērts uz sāniem un tam ierīko koka lāgas grīdai, bet no otras puses to apšoja ar cinkotu skārdu. Tad grīdu siltina ar 200 mm vati. Kad tas paveikts, moduli sasver stāvus, kā tam ir jābūt, un ierīko nesošās sienas no koka brusām vai metāla profiliem. Tad seko jumta nesošo spāru pievienošana un siltināšana. Pēc siltināšanas liek antikondensāta plēvi un amortizācijas lentes. Tad tiek izvilkta elektroinstalācija, lai pēc tam meistari varētu ķerties klāt iekšējai apdarei. To apšuja ar koka dēlīšiem jeb ūdens izturīgu finieri, lamināti skaidri plati vai reģipsi.
Arī moduļa ārpusi var apšūt ar koka dēlīšiem vai ar profilētā skārda loksni, ko izmanto celtniecības vagoniņiem. Jumtu veido ar slīpumu jeb kritumu, un tā izveidē izmanto ruberoīdu no kausējumā ruļļu materiāla. Atliek vēl logu un durvju montāža, un modulis ir gatavs izmantošanai. Līdzīgā veidā drīzumā taps arī kāds vērienīgs projekts jeb 400 kvadrātmetrus liela slimnīca Dānijā, ko pat laban projektē uzņēmums VAS.